Svētais vakarēdienas un tā, bet es tomēr ņemšu savu laiku, dalīšos ar vārdu, ticu, ka ir svarīgas lietas, kuras Dieva gars grib runāt uz mums šodien, un tāpēc es aicinu tevi ieklausīties, pievērst savu sirdi, pievērst savas domas tam, un es iesākšu ar piekdienas pasākumu, kas mums šeit bija daudz cilvēku, slavu Dievam. Man bija prieks redzēt tik vienu, kas bija ieradies par jūsu laiku, un kāds man pienāca teica, jo es šeit sēdēju, kamēr citi strādāja, un kāds man pienāca teica, tu tā kā dod norādījumus, un es nebiju, tā kā, es nedevu norādījumus, es pa lielam kaut kādā mērā šajā reizē ļāvos tai sajūtai, kad ir dzīve draudze, kad cilvēki sanāk kopā, un kad cilvēki savā starpā runājās, mums bija sadraudzība pirms tās sanākšanas, un mēs varētu teikt, jā, draudzes pušķošana ir tehnisks darbs, bet draudz cilvēki šeit nenāk, lai izpildītu tikai tehnisku darbu. Es redzēju, kā cilvēki savā starpā miedarbojās, kā viņi runājās savā starpā, tavu patiesu vienkārši tādu interesi vienam par otru, un tu vari redzēt attiecības cilvēku starpā, un man liekas, par to jau arī draudz ir, ka mums ir attiecības savā starpā, un tas ir kaut kas, ko var baudīt, ko tu vari redzēt, kaut kāds darbs, kaut kādas lietas ir darīts, un tu vari redzēt, ka ir lietas, kas cilvēku starpā veidojās, un man liekas, tā ir superīga sajūta, un runājot par vīru pasākumu, arī tas bija viens no tiem lietām, kas man personīgi uzrunāja, kad mēs esam daudz un dažādi cilvēki, vīrieši sanākam kopā, un bija šī te daudz un dažādas pasākumu un šaušanās un vēl viss kaut kas, bet tajā visā tā atmosfēra, kas bija mūsu starpā, bija pieklājīga, cieņas pilna, tāpat laikā sirsnīga, bija kaut kādas situācijas, kur mēs vecāki 50 plus un daži vēl mūs aicināja spēlēt mafiju, un man trāpījās pirmajā reizē to spēli, arī spēlēt tādā veidā, bet tāpat laikā bija cilvēki, kas strādāja, kas gatavoja ēdienu, un es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši par plovu, kas gatavojās 6 stundas, un es nezinu, vai tu esi ēdis kādreiz dzīvē tādu plovu 6 stundas, un kādam bija jāstrādā tajā laikā, un tajā brīdī, kad mēs bijām kaut kādi 8 cilvēki pie galda, pacēlās šis jautājums, vai kāds var palīdzēt, un mūsu jaunieši, viņi uzreiz bez maz vai ar instīnu teica, ja vajag, mēs varam palīdzēt, un man likās, tas ir līmenis. Man likās tāds, ka nevis, ka viņi tagad, jo viņi mētāja šautriņus, un viņiem bija jautri, bet tāpat laikā viņi uzreiz bija gatavi pieslēgties, tāpat laikā Alfrēds ieraudzīja virtuvi, viņš teica, man nevienu vairs nevajag, tur nevienam nav vietas vairāk, un viss bija labi, un tie, kas gatavoja ēdienu, viņiem bija labi, un tie, kas izklaidējās, bija labi, un katrs darīja to savu darbu un to savu veidu, ko mēs darījām. Man liekas, tās ir attiecības, kas ir tādas gadiem būvētas, draudzē, cilvēku attiecībās, un runājot par attiecībām, es domāju, sievietes, es nezinu, kādas jums vajadzīgas attiecības, bet jums ir, ja jūs gribat, lai jums ir pasākums, ja tavā sirdī tas ir, nesaki, kurš veido šo pasākumu, vienkārši saka, es to veidošu, un nāc ar iniciatīvu. Tomas mēs nepiespiedām, nevienā veidā neesam viņu aicinājuši to darīt, viņš pats atnāca ar iniciatīvu, ar vēlmi, viņš teica, ka viņam sirdī ir šo kalpošanu veidot, un man liekas, viņam labi izdodās. Un paldies par visiem, kas pieliek savus rokas tam. Un tajā visā mēs augam, veidojās attiecības. Un draudze, man liekas, ir par attiecībām. Ja draudze nav par attiecībām, tad es nezinu īsti. Mēs varam klausīties vārdu YouTube, Facebookā, Instagramā, TikTokā, Snapchatā, vēl kaut kur. Kur mēs tik nevaram klausīties vārdu, bet tajā nebūs attiecības ar cilvēkiem. Un draudze ir par attiecībām, kurā ir vārds. Un šodienas tēma ir attiecības ar Dievu. Un šī būs arī tēma, ko mēs šodien gribam apstīties.
Man liekas, tas, ka draudzē mēs mākam sadraudzēties, mēs spējam sadarboties savā starpā, sarunāties dažādiem cilvēkiem. Tas ir kaut kas, ko Dieva vārds mums māca, ka mums vajadzētu tādām lietām būt draudzē. Un pirmā rakstvieta, ko es gribu ar jums kopā pastīties, ir 2. korintiešiem 13. nodaļa 14. pāns. 2. korintiešiem 13. nodaļa un 14. pāns. Un Dieva vārds mums visiem saka šeit 13. nodaļa un 14. pāns 2. korintiešiem. Tad 13. skatieties, varbūt, kad angļu valodas tulkojumā ir 14. pāns. Jā. Tur teikts, Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un tad pievērsiet uzmanību svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Un uz brīdi aizdomājies par to, Dieva vārds saka, tev personīgi Dievs vēlās, lai ir sadraudzība ar svēto garu. Tur teikts, lai svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Ja cilvēki kādreiz domā, ka draudzē mācītājs vai kādi īpaši garīgi līderi, viņiem ir sadraudzība ar svēto garu, Dieva vārds saka, tev un man ir jābūt personīgai attiecībām ar svēto garu. Vēl viena rakstvieta, pirms mēs ejam tālāk un attīstam šo domu, ir 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa un 3. pāns. 1. Jāņa vēsture, 1. nodaļa un 3. pāns mums saka, ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Un kad mēs runājam par ticīgiem, par kristietību, par draudzi, mēģinu paplašināt to jēdzienu nozīmi, tas nav par piederību draudzē, tas nav par piedzimšanu kristīgā ģimenē, tas ir par attiecībām ar Dievu. Un Dieva vārds saka, ka mums katram personīgi ir jābūt šīm attiecībām ar Dievu. Es nezinu, kā tu šī brīdī jūties, ja tu domā, neesmu pārliecināts, ka man ir, iespējams, tev vajag īpaši pievērst uzmanību šīm domām, jo tas ir kaut kas, kas ir būtiski, jo tavas attiecības ar Dievu neiesāksies tad, kad tu nomirsi. Tavas attiecības ar Dievu iesākās šeit, virs šīs zemes. Jo tad, ja tev nav šīs attiecības pirms tu aizej no šīs dzīves, tev arī nebūs attiecības pēc tam ar Dievu. Un pastoties šo vārdu sadraudzība, kas ir minēts abās šīs rakstvietās, šis vārds nozīmē aktīvu dalību kopīgā dzīvē. Un kad es skaidrošu tālāk šo vārdu, velc paralēlas ar to, tavas attiecības ar Dievu, tavas attiecības ar Svēto garu, jeb tava sadraudzība, un šis skaidrojums saka, ka tā ir aktīva dalība kopīgā dzīvē. Svētais gars ir aktīvs tavā dzīvē, Dievs un Kungs Jēzus ir aktīvs tavā dzīvē. Un tālāk viņš skaidro, tās centrā ir dalīšanās, partnerība, kopības un savstarpēja ieguldījuma idejas. Šis termins apkopo garīgās attiecību materiālās dimensijas vienā realitātē, dzīvē, ko ticīgie uztur kopā ar Dievu caur Kristu un viens otru garā. Man liekas interesanti, ka sadraudzība tas nav tehniska terminoloģija, tas ir attiecību terminoloģija. Tev var būt sadraudzība ar Tēvu, tev var būt sadraudzība ar Svēto garu, tev var būt sadraudzība ar mani, ar citiem cilvēkiem šajā draudzē, kas nozīmē, tu esi atvērts, tu dzirdi, ko citi saka, un tu vari dalīties ar savām lietām, kas ir tavā dzīvē. Tā ir savstarpēja dalīšanās, tā ir domu apmaiņa, tā ir prieka apmaiņa, tās ir notikuma apmaiņa. Ja tu domā par draugu kādu, kas ir tavā dzīvē,
kuru tu uzskati par draugu, un tu pa laikam viņu sazvanies un sarunājies, un tu stāsti par saviem notikumiem, kas notiek tavā dzīvē, un tu sazvani kādu mēnesi, un es sazvanīju, un tu piezvani pēc mēneša šim draugam, un šis draugs saka, vai tu zināji, es apprecējos pagājušā nedēļā? Vai tev nebūtu tāds liela jautājuma zīme, kāpēc es to uzzinu tikai tagad? Mēs taču esam draugi. Mums ir kaut kādas savstarpējas sarunas, kurā brīdī tu iepazinies ar otru, nevienu reizi neesi dalījies ar šīm lietām. Tu neesi atklājis savu sirdi, tu neesi stāstījis par sevi. Un tad tev šī jautājums, kādā līmenī mēs esam draugi. Vai tas ir vienvirziena līmenis, es esmu draugs tev, bet tu man nesi. Un reizēm ar Dievu var būt tā, ka cilvēki viņi domā, ka viņi ir attiecībās ar Dievu, bet viņi īsti nepazīst Dievu, viņiem nesarunājās, viņiem nedalās ar Tēvu savā dzīvē un savos notikumos. Un, kad mēs runājam par attiecībām, mēs nerunājam par kontrolējošām attiecībām, mēs nerunājam par despota attiecībām, par no kaut kādām piespiedu attiecībām. Dievs aicina attiecībās brīvprātīgi, un tās ir pozitīvas attiecības. Kad es iedomājos par daudzām reliģijām, un varbūt tā skaitā arī kāds, ko sauc par kristietību, reizēm mums liekas, tās ir attiecības, kur Dievs mūs piespiež būt attiecībās, bet viņš nepiespiež. Viņš brīvprātīgi aicina, šīs attiecības ir balstītas uz brīvprātīgu un pozitīvām attiecībām. Dievs tevi neterorizē. Viņš tevi nepiespiež. Piederīt draudzei, konfesijai, pienākumu izpildīšana, draudzē mums nav svecītes, bet ja mums būtu vai mantiņu uzlikšana, vai svētā vakarēdiena pienešana, nav tas, kas veido tavas attiecības ar Dievu. Tie ir ārēji rituāli, tie ir pasākumi, ko mēs varam darīt, un daudz cits reliģisks aktivitātes nav tas, kas nodrošina mums attiecības ar Dievu. Man liekas, šeit ir, es izlasīšu varbūt kādu rakstvietu, kas ir Galatiešiem 1. nodaļa, un domājot par šīm lietām, es domāju par Svētais Gars man atgādināja Pāvelu, un man likās, tas ir interesanti, ka viņš tādā veidā man rāda šīs lietas. Bet Galatiešiem 1. nodaļā 13. pāns mums saka šādus vārdus. Pāvils par sevi saka, viņš saka, jo jūs esat dzirdējuši par manu kādreizējo dzīvi jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju Dieva draudzi un to postīju, un ka es pārspēju jūdu ticībā daudzus savus biedrus savā tautā, būdams vēl dedzīgāks tēva paražu aizstāvis. Dedzīgs ticīgais, kurš dzīvo draudzē un liek krēslus un tīra draudzi, negarantē, ka šis cilvēks ir attiecībās ar Dievu. Pāvils, viņš bija fanātisks, reliģisks līderis, bet viņam nebija attiecības ar Dievu. Man tas liekas interesanti, šī doma. Pāvils, viņš dega ar visu savu sapratni, ar visu, ko viņš darīja savā dzīvē, bet viņam nebija attiecības ar Dievu. Un tad es domāju, vai ir iespējams, ka draudzē cilvēki nāk vai apmeklē šo vai jebkuru citu draudzi, viņi sauc sev par ticīgiem, Pāvils bija ticīgs. Viņi dara daudzas lietas, viņi dara daudz vairāk nekā vidējs, varbūt ticīgais. Bet beigās izrādās, ka viņam nav attiecības ar Dievu. Jo Pāvils bija tieši šī situācijā, viņš dega par Dievu, bet viņam nebija personīgas attiecības ar Dievu. Man liekas, kā tas ir vispārīgi iespējams, bet acīm redzot, tas ir iespējams. Kāds, kurš ceļ baznīcu,
kāds, kurš spēlē sintezātoru, kāds, kurš varbūt slauka grīdas vai sūdz grīdas draudzē vai baznīcā vai apmeklē visus baznīcas svētkus, tas negarantē, ka viņš ir attiecībās ar Dievu. Pāvils bija dedzīgs, ticīgais, bet viņam nebija attiecības ar Sauls, ja? Viņam nebija attiecības ar Dievu. Romiešiem 7. nodaļa 9. pāns saka, viņš par sevi saka, es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet kad nāca bauslis, grēks kļuva dzīves, bet es nomiru. Viņš bija garīgi miris. Bet tas, ka viņš bija garīgi miris, neliedza viņam darīt reliģiskus aktivitātes savā dzīvē. Pāvils bija garīgi, jeb Sauls bija garīgi miris. Un man liekas, mums visiem jāuzdod šis jautājums, vai man ir attiecības ar Dievu, un tu saproti, tava aktivitāte, reliģiskā aktivitāte negarantē tavas attiecības ar Dievu. Tā ir, un mēs tiksim līdz tam, bet tās ir sirds ticība un lēmumu, ko tu pieņem savā dzīvē. Un reizēm man liekas, ka ir cilvēki, kas nāk gadiem, varbūt pat harizmātiskā draudzē, bet viņi nekad nav piedzīvojuši glābšanas brīdi savā dzīvē, un man liekas, tas ir tik bīstami, ka cilvēks tuvojās varbūt kaut kādam dzīves posmam, vai viņš pat nevar garantēt, kurā brīdī viņš aizies no šīs dzīves. Viņš dara visas lietas pareizi. Sauls bija dedzīgs, viņš darīja visu pēc priekšrakstiem, viņš saka, es pārspēju daudzus ticīgos, bet viņš bija garīgi miris. Acīm redzot, mani darbi, manas aktivitātes nenodrošina, ka es esmu garīgi dzīvs un man ir attiecības ar Dievu. Un man liekas, tas ir jautājums, kas mums katram ir jāuzdod sev pašam, jo ko dod visas tavas aktivitātes, ja tavas aktivitātes tevi nevar izglābt? Tās nevar izglābt tevi. Pareizs dzīvesveids nevar tevi izglābt. Pareizs dzīvesveids nenodrošina attiecības ar Dievu. Anta teica minēja kādu piemēru, kurš no jums grib būt vislabākais grēcinieks? Tu esi izcils cilvēks, Nobela prēmijas saņēmējs, valstu glābējs. Tu esi izcils grēcinieks, bet pēc savas nāves tu aizej uz elli. Tavi darbi neglābi tevi. Tavas sirds ticība glābi tevi. Un mums visiem ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs šī brīdī aizejot no šīs dzīves, mēs pazīstam savu Dievu, mēs pazīstam un mēs zinām, ka Viņš ir mūsu tēvs. Viņš nav vienkārši Dievs kaut kur debesīs, bet Viņš ir mūsu tēvs. Un Viņš grib būt sadraudzībā ar mums. Reizēm cilvēki ir šīs izdomātajās attiecībās. Mums ir pāris reizes bijis gadījies dzīvē, kad mēs satiekam, varbūt tev arī kādreiz bijis, kad tu satiec uz ielas vai veikalā vai kādā pasākumā, tu satiec kādu sabiedrībā pazīstamu cilvēku. Televīzijas, kādu diktoru vai aktieru kādu vai kaut ko tam līdzīgu. Tu viņu tik bieži esi redzējis, tu satiec un tev liekas, ka viņš tevi pazīst, jo tu taču viņu pazīsti. Un tu gandrīz esi gatavs stiept roku, bet tad tu saproti, viņš taču tevi nekad nav redzējis dzīvē. Un reizēm var būt tā, ka mēs varam dzīvot tādā izdomātās attiecībās ar Dievu. Dievs ir redzams, mēs par viņu lasām, mēs zinām daudzas lietas, bet viņš nekad tevi nav personīgi pazinis, jo tev nav attiecības ar viņu. Tas ir traki. Bet tev liekas, ka šis cilvēks, mēs vienreiz ar Antru gājām veikalā, un mēs skatāmies to sievieti, mums liekas, mēs abi taču zinām viņu, mēs pazīstam viņu. Un mēs gandrīz Ants saka, nevajag iet pajautāt. Mēs kaut kur viņu noteikti esam satikuši, mēs darbojamies draudzē, kaut kādos kristīgos pasākumos, kaut kur viņi noteikti ir bijusi beigās, mēs atceramies, viņi bija kādā realitātes šovā.
televizoru otrajā pusē, un viņi uz mums skatās, viņi nesaprot, ko mēs gribam, jo mums nav attiecību. Un tad es domāju, vai manas attiecības ir ar Dievu arī tādas, ka es no savas puses daudz ko daru, bet man nav personīgas attiecības. Viņš ar mani nerunā, un es ar viņu īsti nerunāju. Es tikai uzbūvēju kaut kādas priekšstatus. Esmu redzējis kādus vīriešus, man liekas, kas izdomā attiecības un ierauga simpātisku meiteni, un viņam patīk, viņam ir emocijas, viņš domā, ka viņam ir attiecības. Bet sievietes, jūs jau labāk zināt, jums nav attiecības ar šo cilvēku, kamēr viņš nav spēris pirmo soli un sācis mēģināt ar jums runāt, veidot personīgas attiecības. Un tās ir izdomātas attiecības. Amen? Dieva vārds saka, lai mums ir sadraudzība ar Tēvu, lai mums ir sadraudzība ar Svēto Garu. Tas nozīmē nevis pašizdomāta sadraudzība, bet ka mēs dzirdam no Viņa. Mēs sekojam Viņam, mēs atpazīstam Viņa balsi. Ja es teicu, ka Viņš ir labais gans, mēs esam Viņa avis un mēs dzirdam Viņa balsi. Ja tu domā, es nekad neesmu dzirdējis Viņa balsi, daudz iemeslu varētu būt. Bet ja tas viens iemesls ir, ka tu varbūt nekad neesi personīgi veidojis un lūdzis Dievam, ka tu gribi kļūt par Kristus sekotāju un ka tu tici Viņa augšām celšanai. Iedomājies, cilvēki iet uz draudzi, viņi iet uz Ziemassvētku pasākumiem, bet viņu dzīvēs nekad nav bijis šis personīgais lēmums. Jēzu, esi mans kungs. Es ticu, ka tu esi miris un augšām cēlies, un es gribu sekot tev. Ja šis brīdis nav bijis cilvēka dzīvē, viņš var iet 30 gadus uz draudzi, likt svecītes, kārtot krēslus, un viņš ir labs cilvēks. Un viņš pat ir reliģiski labs cilvēks, bet viņam nav personīgas attiecības ar Dievu. Pirmā korintiešiem 15. nodaļa 34. pāns. Varbūt arī otra situācija. Varbūt situācija, kurā cilvēks ir patiešām glābts, viņš ir no jauna piedzimis cilvēks, bet tas ir tas, kur viņš ir apstājies, viņš ir iesprūdis kaut kādā dzīves posmā, vai viņš ir sapratis, ka tas ir viss, kas viņam ir jāsaprot no Dieva, un viņš tagad ir sakārtojis savas attiecības ar Dievu, un viņš tālāk iet un seko savām vēlmēm, saviem nodomiem, saviem plāniem. Bet šeit 1. korintiešiem 15. nodaļa 3.4. pāns saka, esiet skaidrā prātā un negrēkojiet, jo daži Dievu nemaz nepazīst. To es jums saku par kaunu. Un viņš to raksta kristiešiem. Tad pastāv iespēja, ka cilvēks ir tiešām glābts, bet viņš īsti nepazīst savu tēvu. Viņš nepazīst viņa vērtības, viņa nodomus, viņa plānus, viņa sirds lietas. Arī tā var būt situācija. Es esmu pārliecināts, ka neviens no mums šeit negribam būt nevienā, ne otrā situācijā. Mēs gribam pazīt Dievu, amen? Viena no lietām, kas man uzrunāja kādā sprediķī, kur es klausījos nesen, bija, kur mācītājs viņš runāja par to, ka bieži vien cilvēki dara daudz un dažādas lietas, vai nu viņi ir mācīti, vai viņi ir redzējuši piemēru, kad veids, kā mēs veidojam attiecības ar Dievu, tad, kad mēs darām daudz labus darbus, lai mēs izpelnītos labvēlību no Viņa. Un tad es domāju, reizēm, ja vīrs un sieva savā starpā ir šādās attiecībās, kur sieva visu laiku dara visu, ko viņa var izdarīt, lai nopelnītu savu vīru labvēlību pret sevi. Kā jūs šādas attiecības saukt?
Un reizēm es domāju, vai mēs saprotam, ka Dievs nav vienkārši statuja kaut kur liela, mega statuja, bet viņš ir persona. Un mēs ar viņu sarunājamies. Un es ar saviem darbiem nevaru izpelnīties viņa mīlestību. Viņa mīlestība ir tagad, šeit. Un šis mācītājs, viņš teica, ka mūsu sarunas ar Dievu ir jābūt normālām sarunām, kādas mums ir savā starpā. Tu dalies ar savām sirdslietām. Un tu dzirdi, ko viņš tev saka, caur vārdu, caur iedrošinājumu, caur kaut kādām lietām, bet viņš grib būt sadraudzībā ar mums. Amen? Un man liekas, tas reizēm atbrīvo. Tev nevajag reliģisku kaut kādu priekšstatu tā. Dievs, tu esi kaut kur, es nezinu, kur tu esi. Tā es mēģināšu iet pa šiem vārtiem, tagad es lūkšu pusstundu. Es lūkšu, un kad aizies šī vainas sajūta, tad es mēģināšu tā kā vēl tev tuvāk iet, un es varētu kaut ko labi izdarīt. Es neesmu ziedojis draudzē, es noziedošu draudzēji. Es neesmu bijis šo svētdienu dievkalpojumu, es nākam svētdien aiziešu. Tu visu laiku centies nopelnīt Dieva labvēlību pret sevīm, bet Dievs ar tevi runā, ja tu esi glābta persona, viņš ar tevi runā vienalga, kurā dzīves situācijā tu atrodies. Pat tad, kad mēs esam šeit draudzēm, reizēm liekas, mums var būt reliģiski rituāli, kuri neizstās tradicionālās baznīcas, bet harizmātiskas draugu vidū var būt reliģiski rituāli, kurus mēs darām. Mums tagad ir pielūgsmes laiks, un viss stāv, dzied vārdus vienkārši. Aleluja, Dievs ir labs, kā es priecājos, visas rokas man ir paceltas, es priecājos, jā. Un tad tu domā, nu jā, mums ir 3 dziesmas jānodzied, lai mēs varētu kaut ko normāli sākt darīt. Bet šis ir pielūgsmes laiks. Tas ir pateicības laiks. Ja tev ir attiecības ar Dievu, tev nevajag iekurbulēt visu laiku. Pielūgsim Dievu kopā. Mēs viņu pazīstam. Pateiksimies par to. Ja es teicu, nepriecēties par to, ka ļaunie gari jums paklaus, bet par to, ka jūs vārdi rakstīti dzīvības grāmatā. Mums kā ticīgiem, kad mēs sanākam draudzē kopā, par ko tev pateikties, es nezinu, ka nav sniegs, ka nav -20. Tiešām tas ir viss, par ko mēs varam pateikties, par to, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, ka viņš ar savām asinīm ir nodrošinājis mums mūžīgo dzīvību, ka mēs vairs neesam vieni paši šajā pasaulē, mēs esam jauni radījumi, Dievs ir mūsu tēvs, mums ir mūžīgā dzīvība. Tad, kad kristieši sanāk kopā, viņiem vajadzētu būt dabīgi. Tikko slavēšanas grupa pirmo akordu noskan, aleluja! Mēs varam slavēt Dievu, jo mēs pazīstam mūsu Dievu. Mēs pazīstam mūsu tēvu. Reizēm tā sajūta mēs velkam. Davai dziedam visu. Dziedam, aiziet. Mēs sanākam ticīgie kopā, kas mīlam tēvu. Un reizēm var būt mierīga dziedāšana, varbūt mums nevajag lēkāt, bet mēs zinām garā. Mums var būt sarunas, lai viņi tur dzied, bet mēs varam sarunāties ar tēvu. Tas ir sarunu laiks, tas ir pielūgsmes laiks, kurā mēs komunicējam ar tēvu. Amen? Reizēm ir tā, mēs dziedam vārdus, kuriem mēs nepiešķiram nozīmi. Tā kā es pateicu Antrai, tu esi skaista, brīnišķīga, superīga, forša, jā. Tu esi skaista, superīga, forša, jā, skaista, superīga, forša. Un mēs atkārtojam 3 reizes, 4 reizes, un mēs vispār nedomājam to. Un ar Dievu mēs tāpat varam darīt, dziedāt dziesmas. Tu esi tik brīnišķīgs, tu esi vienmēr ar mums, tu mūs nekad nepameti, un tu domā savā, kur viņš ir vispār, es nezinu. Un tu pat vari nepiekrist tiem vārdiem, bet tu vari viņus izdziedāt. Man tagad būtu jāuzliek kāda dziesma, bet tie vārdi ir ticības vārdi. Tie ir ticības vārdi.
Mums reizēm ir mums pārsvarā jāiet pretīm savām sajūtām. Ja mēs pazīstam savu Dievu, mēs zinām, ko viņa vārds par mums ir teicis. Un mēs varam pielūgt viņu ticībā. Mēs viņu varam slavēt ticībā, jo tas ir tas veids, kā mēs apzināmies viņu. Ja mēs balstamies uz sajūtām, uz emocijām, bieži vien mēs neesam gatavi vispārīgi pielūgt Dievu, jo bieži vien mūsu emocijas nav tur, kur mēs gribētu, lai būtu. Bet mēs varam pielūgt Dievu vienalga, vai tu esi emocijās vai nē, un tu to dari ticībā. Amen. Es gribu iekļaut kādu stāstu iekšā šeit, jeb tēmu. Man liekas interesanti, kas varbūt uzliks tādu uzsvaru. Es mēģināšu atrast tā. Bībele māca par 3 veidu nāvēm. Un es mēģināšu savilkt paralēlus tūlīt ar to domu, ko es teicu. Un paskatīsimies un uzliksim kaut kādus uzsvars uz to. 1. Mūzes grāmata 2. nodaļa 17. pants mums saka, Dievs brīdina cilvēku. Viņš saka, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tajā dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Un mēs saprotam, ka šī miršana, mirdams mirsi, nozīmē process. Un tad, kad mēs lasām Bībeli, mēs redzam, ka viņi vēl nodzīvoja 900 gadus pēc tam, kad viņi bija pārkāpuši šo noteikumu, kas mums liek domāt, ka Dieva prātā miršana nav tikai fiziska miršana. Un Bībele mums māca par 3 nāvēm, un pirmā nāve neattiecās uz mūsu, ja vispār mēs teiksim tā, nāve neatiecās uz mūsu eksistences pārtraukšanu. Nāve neatiecās uz mūsu eksistences pārtraukšanu. Tas nozīmē, nāve Dieva, ja Bībeles izpratnē, nenozīmē, ka tu vienkārši kā šitas te lodīte tā krāsas izsprāgst un pazūdi. Mēs paliekam mūžīgi. Bībeles izpratnē nāve nebeidz eksistent cilvēku. Kāpēc tu man ieprojām visu laiku? Un pirmā nāve, ko Bībele saka, ir garīga nāve, kas nav eksistences pārtraukšana, bet tā ir atšķiršana no Dieva. Un galvenā nāve, kas notikās Ādama un Ievas dzīvē, viņi tika nošķirti no Dieva dzīvības. Viņi vairs nebija savienoti ar Dievu. Jāņa 5. nodaļa 24. pants. Jēzus saka, ka viņš šo problēmu grib atrisināt. Šeit patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Viņš runā uz dzīviem cilvēkiem. Viņš saka, tie, kas notic viņam, viņi no nāves ieiet dzīvībā, kas nozīmē mūsu garīgā atšķiršana no Dieva caur ticību tiek atjaunot ar Dievu šīs attiecības. Otrā nāve ir fiziska nāve, kas ir cilvēka gara atdalīšanās no cilvēka ķermeņa. Un Jēkabs apustulis viņš saka, ka cilvēka ķermenis bez gara ir miris. Un ir trešā nāve, kas saucās mūžīgā nāve, jeb mūžīga atšķirtība no Dieva, to sauc arī par otro nāvi. Un mēs to lasām Atklāsmes grāmatā. Un no visām šīm, kāpēc es to gribu šeit ietvert, kristietis ir cilvēks, kurš no garīgas nāves ir pārgājis garīgā dzīvībā. Un, ja tu domā par garīgu dzīvību, kāda bija Ādamam, viņam bija attiecības ar Dievu. Un Dievs nāca Ēdens dārzā, un viņš sarunājās ar cilvēku. Viņam bija attiecības, viņiem nekas nešķīra viņus. Un kristietis, īsts kristietis Bībeles izpratnē ir cilvēks nevis, kurš ir piedzimis
jebkurā konfesionālā baznīcā piedzimis fiziski. Mani bērni, tavi bērni, varbūt tu esi piedzimis kādā baznīcā nē, bet ticīgā ģimenē. Tas nav pamats, kāpēc mēs esam garīgās attiecībās, jeb garīgā dzīvībā. Un kristietības jēga ir tajā, ka mēs caur ticību uz Kristu mums izveidojās atjaunotas attiecības ar Dievu. Un ja viss, ko mēs kā kristieši varētu darīt, mēs varētu būt attiecībās vienkārši ar Dievu, mēs varam sarunāties ar viņu, mēs varam dzirdēt no viņa, mēs varam saņemt no viņa lietas. Un ja šo paņem nost, tad kristietība zaudē jebkādu jēgu. Ja mums nav attiecības ar Dievu, tu vari saukt sevi kā vēlies, bet tas kristietība bez attiecībām ar Dievu, jeb dzīvība no Dieva, nav vispārīga kristietība. Mums ir daudz raksturvietas, kas runā par to, ka mēs esam pārcelti no tumsas valstības Dieva valstībā. Dieva vārds runā, ka svētais gars ir mūsu palīgs, ka mēs esam svētā gara templis. Un tas viss runā par to, ka mēs esam pilnīgi citā līmenī ar Dievu attiecībās. Un, ja mums nav attiecības ar Dievu, ja mēs ar viņu neveidojam, mēs viņu nepazīstam, kāda jēga ir vispārīgi no kristietības, jeb ticīgā statusa. Tam nav nekādas nozīmes. Tu vari būt labs cilvēks, tu nāc uz draudzi, un es priecājos, ka tu nāc uz draudzi, un tu pat ziedo naudu, un es priecājos par to, jo mēs varēsim apmaksāt rēķinus. Bet tev pašam tas nekādā veidā nenesīs glābšanu. Un otrs ir, mēs varam būt kristieši, bet mēs neveidojam personīgas attiecības ar Dievu. Kā Pāvils saka, daži no jums pat nepazīst Dievu. Un tā ir otra atkal situācija, kurā mēs kā ticīgie varam būt draudzē, bet mums nav personīgas attiecības ar Dievu. Mēs ar viņu nesarunājamies, mēs ar viņu nepavadam laiku. Kā mēs nonākam attiecībās ar Dievu? Efeziešiem vēstuli 2. nodaļa 8. pants. Paldies Dievam, ka tas nav atkarīgs no tā, cik daudz naudas es noziedoju daudzē. Paldies Dievam, ka mēs varam piedzīvot šo jauno radījumu, nevis pateicoties mūsu darbiem vai naudai, bet mūsu personīgai ticībai uz Kristu. Un viņš šeit saka, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Bet ievēro, ne tikai tā ir Dieva dāvana, bet tur ir teikts, jūs esat ticībā, jeb jūsu ticība ir atnesusi šo dāvanu. Tas ir kaut kas, kas man liekas ļoti būtiski saprast, kad tava ticība padara Dieva apsolījumu kā realitāti tavā dzīvē. Tā nav mana ticība, tie nav tavi labie darbi, bet tā ir tava personīgā ticība. Un nav tā, ka Dievs gaida, kad viņš varēs iedot tev glābšanu, un dažiem viņš dod, un dažiem nedod, bet glābšana ir pieejama visiem cilvēkiem, bet tikai tie cilvēki, kas notic tam, tanī brīdī svētais gars ienāk cilvēkā un viņa gars piedzimst no augšienes. Un mēs nesagaidām, mēs nesakam, ja Dieva gars gribēs, viņš darīs, ja nē, mēs zinām, ka to, ko Dievs ir apsolījis, viņš to darīs, mūsu ticība aktivizē to, ko Dievs mums ir devis. Ja šis moments nav cilvēka dzīvē, ja viņš nav izdarījis personīgi šo ticības soli, viņš nevar būt glābts. Romiešiem 10. nodaļa 14. pants saka tālāk, tad pirmkārt mēs redzējām, ticība plus Dieva dāvana atnes mums attiecības ar Dievu. Tālāk Romiešiem 10.14 teiks, bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, bet kā lai dzird, kad nav kas sludina,
Mēs varam teikt patiesība plus ticība plus Dieva dāvana. Jūs dzirdat mani, ja? Patiesība, kas ir sludinātā vēsts, plus mūsu ticība, plus Dieva dāvana. Kā mēs veidojam attiecības ar Dievu? Mēs mācāmies viņa patiesību, mēs noticam viņa patiesībai, un mēs saņemam no Dieva apsolījumus. Un tāpēc es domāju par nākamo gadu, par 2026. gadu. Tu vari uzstādīt dažādas mērķus savā dzīvē. Bet viens no mērķiem, kas mums visiem ir jāuzstāda, es ticu, mums ir jāuzstāda, es gribu pazīt personīgi savu Dievu. Es negribu pazīt, ko mācītājs stāst par viņu. Es negribu vienkārši būt draudzes apmeklētājs. Es gribu personīgi veidot attiecības ar Dievu. Un kā mēs to darām? Kā es teicu, patiesība plus ticība plus Dieva dāvana. Tas sākās ar to, ka mēs lasām viņa vārdu un Svētais Gars mūs vada un runā uz mums caur viņa vārdu, un mēs iepazīstam viņu, un mums var būt šīs dziļās attiecības. Kāpēc es patiesību uzsveru? Tāpēc, ka tu vari, līdzīgi kā Pāvils, viņš dega pēc savas izpratnes par Dievu. Bet viņš saka, es nogalināju kristiešus. Cilvēks var sevi saukt par ticīgo, un pēc savām emocijām un sajūtām domāt, ka tas, ko Dievs grib, un darīt šīs lietas ar mega lielu enerģiju, bet beigās izrādās, ka tas nav vispārīgi, ko Dievs viņu ir aicinājis darīt. Un tas ir ļoti tāds spilgts piemērs, bet tas var būt mūsu dzīvē daudz lietas, ko mēs izvēlamies darīt. Mēs uzskatām, tas, ko mēs domājam, ir tas, ko Dievs grib, bet tas tā nav. Mēs gribam iepazīt Dievu, ja mēs gribam viņam iepazīt, mums ir jālasa viņa vārds. Un es ticu, ka Svētais Gars kristietī dzīvo, un Svētais Gars un svaidījums tevi māca tanī brīdī, kad tu lasi viņa vārdu. Tev nav visu laiku vajadzīgs kāds, kurš tev nepārtraukt skaidro katru Bībeles pantu. Tev pašam ir jālas šis vārds un jāļauj, lai Svētais Gars tevi māca. Jo viņš zina precīzi, ko tev vajag tanī brīdī saprast un dzirdēt, un tev ir jābūt gatavam mainīt savas domas par lietām no tā, ko tu uzskati, ko Dievs grib, uz to, ko tu lasi, ko viņa vārds saka. Amen? Es nezinu, vai tu kaut ko no tā saņēmi, man mazliet jāsaīsina šis sprediķis ir, bet es gribu novēlēt tev vienkārši veido attiecības ar Dievu, veido attiecības ar viņu, nevis vienkārši ej zem ābeles un sēdi, kamēr atnāk atklāsme, bet lasi viņa vārdu. Esi sarunās ar Dievu. Ja ir kaut kādas lietas, ko tu nesaproti, tu lasi vārdā un tu nesaproti, tu arī vari teikt, Tēvs, es nesaprotu šo rakstvietu, lūdzu, dod man gudrības un atklāsmes garu. Es gribu saprast tavus rakstus. Es gribu saprast tavu gribu. Amen? Es personīgi negribu būt vienkārši draudzē, kur mēs tikai mēģinam izpildīt ārējas lietas. Man liekas, mēs varam tālu aiziet, mēs varam, un paldies Gatim, kurš salika gaismas uz skatuvi mazliet un tam līdzīgi. Bet mūs nevieno gaismas, mūs nevieno telpas, mūs nevieno vienkārši kaut kādas ārējas aktivitātes, mūs vieno Svētais Gars, kas ir mūsos. Tā ir mūsu dziļākā būtība. Mēs esam ticīgie, mēs patiešām ticam. Mēs zinām, ka Dieva gars dzīvo mūsos, un mēs mīlam viens otru, jo mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība. Tas nav balstīts, vai mums ir lielākā egla vai mazākā egla šajā pilsētā. Mēs esam ticīgie, un es gribu parādīt vienkārši to un pamudināt tevi, ej dziļāk nākamajā gadā ar Tēvu. Ej dziļāk ar Tēvu attiecībās, ar debesu Tēvu, ej dziļāk.
Bet tas būs laiks, kur tu veltīsi priekš Dieva, tas būs tas grafiks, kur tu veidosi. Man ir dienā personīgais laiks ar Dievu. Tās nav terorizētas attiecības, kurā Dievs tevi terorizē, kamēr tu lūdz. Nē, tās ir pozitīvi un mīļas un pilns ar pozitīvām lietām šīs attiecības. Jo Dievs tevi un mani mīl, un Viņš grib runāt uz mums. Un mēs gribam dzirdēt, ko Viņš runā uz mums. Mēs negribam skriet pa šo dzīvi vienkārši skriešanas pēc. Mēs gribam dzirdēt un darīt pareizos soļus. Amen? Amen. Slavu Dievam, es aicināšu svētdienas skolu, ja viņu augšā aicināt, kamēr es priekš svētā vakarēdienu, mēs sākam gatavoties svētiem vakarēdienam. Bet pirms mēs gatavojamies, aicinu tev, varbūt uz brīdi piecelsimies kājās un lūksim. Lūksim par to, ko mēs šodien dzirdējām, par to, kā mēs staigājam ar Dievu. Mēs gribam būt ticīgie, kas pazīstam mūsu tēvu, bet pazīt viņu tāds, kāds viņš patiešām ir. Tēvs, tev pateicos un lūdzu kopā ar manīm par sevi, lūdzu gudrības un atklāsmes garu par sevi. Tēvs, tev pateicos par tavu vārdu, es pateicos, Tēvs, par tavu garu, kas ir mūsos. Tu esi reāls, tu esi klātesošs, un mēs gribam tevi iepazīt, Tēvs. Mēs gribam iepazīt pār savām emocijām, pār savām domām, pār savām sajūtām. Mēs gribam pazīt, Tēvs, tavu sirdi, mēs gribam zināt tavus nodomus, mēs gribam saprast tevi, Tēvs. Mēs lūdzam gudrības un atklāsmes garu, ka mēs varam, Tēvs, tevi iepazīt caur tavu vārdu un caur tavu garu, ka mēs varam zināt tevi, Tēvs. Mēs varam zināt dziļākā līmenī, Tēvs, tavi nodomi un tavu plānu šim nākamajam gadam, mūsu ikdienas staigāšanai un, Tēvs, mūsu kalpošanai. Mēs, Tēvs, tās visas lietas gribam darīt nevis tāpēc, ka mums ir pienākumi, bet tāpēc, ka mēs tevi mīlam. Un mēs gribam, Tēvs, sekot tev labprātīgi. Mēs gribam dzirdēt no tā, ko tu mūs aicini darīt un ko tu vēlies, lai mēs strādājam ar sevi un kas ir tās lietas, kas mums ir jāmaina. Es lūdzu, Tēvs, gudrības un atklāsmes garu, Tēvs, sev un ikvienam šajā draudzē, iepazīt tev labāk, saprast, Tēvs, kas ir tas, ko tu esi mums dāvājis Kristū. Tēvs, lai mēs varam saprast, kāds ir tas godīgs bagātības mantojums mums katrā kā ticīgajā, un ka mēs visi šajā draudzē saprotam, Tēvs, kāds ir tas spēks, kas darbojās pie mums šobrīd. Šīs spēks, kas mums ir pieejams šajā brīdī. Tēvs, tavs vārds mums atklāja, ka mēs neesam vienkārši izglābti un kas cenšamies nokļūt debesīs, bet mēs esam tavi bērni, mums ir dots šis spēks, kas uzcēla Jēzu no miroņiem, un tas pats spēks šodien strādā pie mums. Mēs neesam sakauti, mēs neesam nevarīgi, mēs esam spēcīgi caur tevīm, Tēvs. Tavs gars dzīvo mūsos, tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas pasaulē. Mēs, Tēvs, tevi pazīstam nevis no savu vājumu, bet no tā, ko tu par sevīm saki un ko tu par mums saki. Un mēs skatāmies šajā garīgajā spogulī, un mēs, Tēvs, pieņemam šīs lietas priekš mūsu dzīves, un mēs sakam, tā kā tu mūs redz un tā kā tu mūs sauc, tā mēs sauksim sevi, Tēvs. Es tev pateicos un slavēju Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Paldies. Pāriesim uz nākamo sadaļu. Jā, lūdzu. Ja draudze ir par attiecībām, tad šis vienreiz mēnesī ir ļoti labs laiks, kad mēs varam veidot savas attiecības ar Jēzu. Vai jūs visi pazīstat Jēzu? Tiešām. Tas nav tā, kā mācītājs teica, mēs kaut ko atkārtojam tikai tāpatās, ja?
īsti to neapzināmies. Es ticu, ka mēs visi zinām Jēzu, bet vai mēs vienmēr to atceramies, un vai mēs visu to, ko Jēzus ir izdarījis mūsu labā, vai mēs to vienmēr esam ielikuši savā garā. Tāpēc tagad mēģināsim. Svētais vakarēdienas ir tas brīdis, kad mēs tiešām pieminam. Man ļoti arī patīk, cits savs tas Jēzus piemiņas brīdis. Mēs pieminam to, ko Jēzus ir darījis mūsu labā. Un tādā veidā mēs atgādinām sev, ko Jēzus ir darījis, un tādā veidā mēs veidojam attiecības viņu. Tādā veidā mēs viņu iepazīstam. Jo, ja mēs neko nezinām, mēs attiecības nevaram veidot. Un tas ir ļoti labs laiks, kad mēs atkārtojam, ko Jēzus ir izdarījis. Un varam runāt tieši ar Jēzu, mēs varam viņam pateikties. Ar Jēzu mēs varam vienkārši sarunāties, sūdzēt savas bēdas. Arī tā mēs varam veidot attiecības. Bet šis brīdis ir tas, kad mēs katrs sev atgādinām, ko Jēzus ir darījis. Vai tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam darīt reizi mēnesī, vai ne? Vispirms izlasīsim 1. Korintiešiem 11.23. Kas arī teikts svēto vakaru? Tātad 1. Korintiešiem 11 no 23. panta. Jo no kunga es saņemu, ko arī esmu jums nodevis tālāk, ka kungs Jēzus tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicies lauza un sacīja, tā ir mana miesa dota par jums, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc mīlesta, sacīdams, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, citkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Citkārt jūs no šīs maizes sēdat, un no šī biķera dzerat, jūs papildināsiet. Kunga nāvi tiekams viņš nāk. Un šoreiz ļaujiet man mazliet jums atgādināt par to miesu, par Jēzus ķermeni, ko viņš salauza par mums. Mums ir brīnišķīgs ķermenis, vai ne? Mēs varam redzēt, mēs varam sajust, mēs varam dzirdēt, mēs sataustīt, mums visas šīs sajūtas. Dievs ir brīnišķīgi radījis, kad mēs tiekam savainoti. Viss savelkās, viss atzīst. Mums ir vielas, kas cīnās pret visādiem riebīgiem nepareizām vielām mūsu ķermenī, bet mēs tomēr esam ierobežoti. Mēs jūtam nogurumu, mēs jūtam sāpes, kas arī ļoti daudzreiz palīdz, jo tas mums daudz ko aizsargā. Mēs jūtam slāpes, izsalkumu. Tas mums tomēr kaut kur ierobežo. Un jo vecāki mēs kļūstam, jo mazliet, es arī vairāk jūtu, kad man ir 50 plus, un manam ķermenim ir ierobežojumi. Es nogurstu ātrāk un tam līdzīgi. Tā kā mūsu ķermenis ir brīnišķīgs, bet mums ir ierobežojumi. Un Jēzus, kad piedzima uz zemes, viņš piedzima kā cilvēks. Viņš pieņēma šo mūsu ķermeni. Es nezinu, kā arī justies kā garām, es ticu, ka es nezinu, kā bija, kad viņš bija debesīs, pirms viņš piedzima. Bet viņš mūsu dēļ pieņēma šo mūsu ierobežoto ķermeni. Viņš viņā dzīvo, lai izpildītu Dieva lielo glābšanas plānu, lai samaksātu par mūsu grēkiem, jo par mūsu grēkiem varēja samaksāt tikai cilvēks. Tas nebūtu taisnīgi, kad atnāktu Dievs un samaksātu par mūsu grēkiem. Par mūsu grēkiem varēja samaksāt tikai cilvēks, un tāpēc Jēzus nāca un piedzima tajā ierobežotajā ķermenī, mūsu ķermenī. Un viņš dzīvoja tenī un darīja tās lietas. Gāja, sludināja, kalpoja, ciedināja. Ķermenī ierobežots. Mums varbūt kādreiz tā liekas, šodien es nedzīvoju mīlestībā, es nedarīju kaut ko, bet es biju noguris. Man kaut kas bija noticies vai kaut ko tā, man bija mans ķermenis. Bet Jēzus dzīvoja tenī ķermenī, gāja mīlestībā, visu darīja, negrēkoja. Tātad
Viņš to izdarīja mūsu dēļ. Viņš dzīvoja šīs zemes un bija mūsu piemērs, kā kalpot, kā dzīvot mīlestībā, kā darīt visas tās lietas, paklausīt Dievam, dzirdēt svēto garu. Un ja mēs sakam, ka viņš jau bija Dievs, tad šeit, kad viņš to dzīvoja zemes, viņš bija mūsu ķermenī, viņš nebija kā Dievs, viņš bija kā mēs. Tātad, ja viņš to darīja, mēs arī to varam darīt. Tikai tam ir jānotiek. Viņš dzīvoja šīs zemes, un tad viņš pieņēma šo krusta nāvi, būdams tādā ķermenī kā mūsu. Viņa miesa tiešām tika salauzta, un tāpēc ir simboliski, ka mēs arī laužam šos gabaliņus no šīs maizes, jo viņa miesa tiešām tika salauzta par mums. Viņš cieta šīs sāpes. Tās sāpes bija lielas, nav tā kā tikai dažas asintiņas. Tiešām viņa miesa tika salauzta, viņš tika sists. Nāves krusti tiešām ļoti sāpīga un nežēlīga nāve. Un to visu viņš izdarīja mūsu dēļ. Lai izdēstu šo cienu starp mums, šo grēku cienu, samaksātu par visiem mūsu grēkiem, un mēs varētu nākt pie Dieva brīvi. Runāt ar Dievu. Un reizē ar viņu. Un Jēzus nomira par mums un aizgāja uz elli. Bija šķirts no Dieva. 3 dienas šķirts no Dieva. Ir teikts, ka es lasīju tādas lietas, ka tas, kas ir ellē, viss tā, ja cilvēks aizies uz elli, viss tas drausmīgākais būs tas, ka viņš uz mūžīgiem laikiem būs šķirts no Dieva. Jēzus uzņēmās šīs 3 dienas būt šķirts no Dieva, lai mēs ar jums, tie, kas esam pieņēmuši Jēzu, lai mēs nekad nebūtu šķirti no Dieva. Tad viņš arī augšām cēlās, un reizē ar viņu augšām cēlāmies arī mēs, kas noticējām viņam, pieņēmām viņu par savu kungu. Un, jā, par tēvu Miķeli pareizi, jā. Arī, un iesākās mūsu jaunā dzīve ar Kristu. Mēs kļuvām par jauniem radījumiem, saņēmām savu autoritāti, un tagad mūsu Dievs redz Jēzu blakus viņam pie troņa. Tādi mēs esam. Mēs esam pilnīgi izmainījušies tādēļ, ko Jēzus mūsu dēļ izdarīja. Mūsu ir sākusies, ja, mums ir pieder visi apsolījumi. Mums pieder šī ticīgā vara, ko mēs tagad visu laiku mācāmies. Viss tas mums pieder tikai pateicoties Jēzu. To, ko viņš ir izdarījis mums. Un tāpēc mēs varam nākt viņam un teikt viņam, mēs arī šodien brīnišķīgi pateicoties, slavējām un teicām šo mīlestību. Bet šis arī ir brīdis, kad mēs katrs tagad varam pieminēt un pateikties. Es ticu, ka katram ir tāda lieta, kas viņam visvairāk liek uz sirdī un ko viņš visvairāk grib pateikt Jēzum šajā brīdī. Tad šis ir tas brīdis, kad mēs varam kopīgi pateikties to, ko viņš ir darījis mūsu labā. Veidosim tad šīs attiecības arī ar Jēzu. Ja jau draudz ir sadraudz, veidosim attiecības ar tēvu, veidosim attiecības arī ar Jēzu. Es lūgšu, jūs lūdziet, bet es ticu, ka jums ir katram pats, ko jūs pateikt Dievam. Izdarīt. Tik daudz brīnišķīgi. Mīļais debes Tēvs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu, un es tev mīlu Jēzu. Es mīlu tevi Jēzu, un es tev pateicos par to, ko es darīju tieši manā labā. Es pateicos, ka tu esi nomiris par mani, ka tu esi izdēsis visus grēkus manus, paņēmis viņus projām un izveidojis attiecības ar tevi un Dievu, ka es varu nākt tavā vārdā droši Jēzus Dievu priekšā un lūgt un saņemt visus apsolījumus un ticībā saņemt visas labās lietas, ko tu man tieši esi devis. Es tev pateicos, Jēzu, par to, ka tu nebaidījies, ka tu nāci šeit uz zemes, pieņēmi mūsu cilvēku ķermeni, dzīvoja šo dzīvi, bija mums kā piemērs un nomira par katru no mums, lai mēs kopā ar tevi varētu piedzimt un dzīvot
mūžīgu dzīvību kopā ar Tevi. Paldies Tev, Jēzu, mēs Tevi mīlam, Tu esi brīnišķīgs. Visu gods un slava Tev, Jēzu. Slava Tev, mēs Tevi mīlam. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un tagad nāksim, izveidosim. Slavas cienīgs tu, visas slavas cienīgs tu, no tevis cēlies viss, caur tevi piepildīts, tevis dziedu slavu, visas slavas cienīgs tu, visas slavas cienīgs tu. Jēzu, visas slavas cienīgs tu, no tevis cēlies viss, caur tevi piepildīts, tevis dziedu slavu dienu naktī, dienu nakt. Nakt un dien, lai slava tev skan. Dienu un nakt un dien, lai slava tev skan.
Nakt un dien, lai slava tev skan. Dienu un nakt, nakt un dien, lai slava tev skan. Dienu un nakt, nakt un dien, lai slava tev skan. Dienu un nakt, nakt un dien, lai slava tev skan. Dienu un nakt, nakt un dien, lai slava tev skan. Dienu un nakt, nakt un dien, lai slava tev skan. Dienu un nakt, nakt un dien, lai slava tev skan. Dienu un nakt, nakt un dien, lai slava tev skan. Dienu un nakt, nakt un dien, lai slava tev skan. Dienu un nakt, nakt un dien, Aleluja, tās slāva tev, tās slāva tās. Dienu un naktu un dienu, lai slāva tev skan tās. Aleluja, tās. Paldies tev, tās, paldies tās par tavu upuri tās, paldies tās par tavu mīlestību, dārgo tās, ko tu esi izlējis tās par mums tās. Aleluja, tās, slāva un gods tev tās. Mēs tev pateicamies tās, ka tu esi mūsos tās. Un ka mēs varam būt tevī tās. Halleluja tās. Par to iespēju tās, ka mēs varam staigāt tevī tās, dzīvot tevī tās, piedzīvot tevī tās, tavu spēku, tavu varenību tās, tavu mīlestību tās. Un dot to pārējiem tās, nevis paturiet tikai sev, bet dot pārējiem tās. Jo tu neesi to domājis, ka tas paliek mūsos tās, bet ka mēs to atdodam tālāk tās. Tālāk tās. Kad cilvēki to piedzīvo tās, kad viņi ierauga tās, to mīlestību tās, kas ir mūsos tās, un ka viņi augstās pēc tās, ka viņi grib tās, to arī nobaudīt tās. Aleluja tās, slāva un gods tev tās. Mēs tev pateicamies tās. Tu esi varens. Tu esi varens tās. Tu esi varens tās. Āmen tev tās. Āmen tev tās. Āmen. 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 Slāva tev tās. Slāva Dievam. Varat apsēsties drusku. Paldies, paldies visiem. Paldies, prieks jūs redzēt. Pāris vārdi. Tad, kad mēs izvēlējāmies būt ar Kristu, mēs pieņēmām Jēzu savā dzīvē, vai ne? Mēs katrs nolēmām pieņemt viņu. Mēs katrs izvēlējāmies palikt viņā, ka viņš un pieņemt, ka viņš ienāk mūsos. Un līdz ar to pats Dievs ienāca mūsos un sāka dzīvot mūsos, jo mēs izdarījām to pirmo soli. Amen. Un līdz ar Kristu, kad mēs esam augšām celt un mājojam viņā, un Jēzus mums ir iedējis to spēku, to varu, kas viņam arī bija šeit uz zemes, un arī tagad ir, un viņš to mums ir atstājis, kas ir rakstīts Efeziešiem, ja, un Bībelē rakstīts. Un es gribu vienkārši iedrošināt katru, paņemat to spēku, paņemat to varu, to vārdu ticībā priekš sevis, un liekat sevi un staigājiet viņā ikdienā. Neapstājieties pie kaut kādām mazām situācijām, bet pateicieties, slavējiet Dievu, jo viņš jums palīdzēs iziet cauri visām situācijām. Un jā, līdz ar to jums man veidosies dziļākas attiecības ar viņu. Un arī, ko mācītājs, paldies mācītājiem par vārdu. Un tas vārds, ka veidoja tās attiecības, arī tās ir tik būtiskas, tad mēs izējam vienkārši cauri visām situācijām ar Dievu mīlestībā, mierā, pacietībā un bez stresa. Amen. Un pie tie pēdējie vārdi, kas man vēl uzrunāja no dziesmas, no tevis cēlies viss ir piepildīts, tevis dziedu slavu. Un tie ir tie vieni no pēdējiem vārdiem, ko
Jēzus arī teica, viss ir piepildīts. Ka viņš nomira pie krusta, viss ir piepildīts. Tā kā slāva Dievam, paldies Jēzum par viņu upuri, paldies par šo iespēju, kas mums ir dot, ka mēs varam sanākt šeit kopā, mēs varam baudīt Dieva vārdu, ka mēs varam smelt to, ielikt sevī un lietot to savā ikdienā un priecāties. Slāva Dievam, paldies. Paldies, ka bijāt. Un tad jau līdz trešdienai. Nākat trešdienās, jā. Un es ar nepacietību gaidu arī nākošo mācību, kas mums būs. Sanīti ir aizskrējusi, jā. Tā kā slāva Dievam iedrošina katru vēl nākt uz tām mācībām, kas notiks, jo šī bija tāda spēcīga diezgan tēma, ticīgā vara, un katram iedrošina vēlreiz. Kaut vai paņemt izlasīt grāmatu, Kenneth Hagina, tiešām ļoti labi. Āmen.